Valda Ulanda atmiņu stāsts. Negulējām. Lieta jau bija tāda. Es biju nodaļas komandieris. Mēs visu laiku braucām uz barikādēm, katru otro dienu. Vienu dienu mājās, praktiski uz darbu atnācu un otrā dienā atpakaļ. Mūsu dežūra ilga gandrīz 24 stundas. No rīta aizbraucu un nākošā rītā agrumā bija maiņa. No 14. janvāra līdz 20. janvāra vakaram. Nekādas gulēšanas tur nebija, nekādu naktsmītņu tur nebija. Uz vietas darbojās vietniecība sekretāre B. Kalberga. Viņa formēja visus papīrus, rūpējās, lai piegādā pārtiku un arī uzturēja saites ar TF nodaļu, ar tiem, kas vēl nebija nekur aizbraukuši un bija uz vietas. Un tā katru dienu viens autobuss ar cilvēkiem bija Zaķu salā un vēl papildus veda stabus un malkus, jo bija ļoti augsti. Pa brīvo laiku jau kaut kur aizgājām arī uz pilsētu apskatīt, bijām aizgājuši uz to Rubika organizēto sajietu ASK stadionā. Protams, no tā nekas nesanāca, jo tas gājiens bija tāds izčābējis. Sēdējām arī pie ugunskuriem, bet praktiski pa 3 līdz 4 cilvēkiem visu laiku patrulējām pa savu zināmo teritoriju. Vai neprādās kāds aizdomīgs personas vai nelien kāds no upes ārā. Tā patrulēšana notika visu laiku cauri diennakti. Bet, ja būtu jāiet atkal, tad es domātu, vai ir vērts. Tagad būtu grūtāk sakārtot to, jo katrā ziņā tie cilvēki, kas piedalījās, liela daļa bija tādi ideālisti. Un tā tas ir bijis visos laikos tiem ideālistiem. Viss beidzas slikti, jo nāk pragmatiķis ar uzrotītām piedurknēm un izdara visu, kā vajag. Redziet, viens ir ideja, citiem pēc tam rezultāts. Tādēļ nevar tā tieši atbildēt, jo viss ir atkarīgs no apstākļiem.